Esiet sveicināti uzņēmuma Teletrade birojā. Šodien pie mums notiek demo kontu konkurss Virza, kur lēmētājs cilvēks, kurš būs ieguvis visvairāk naudas savā demo kontā, vinēs ļoti vērtīgu balvu ieskaitījumu arī reālajā kontā. Tūlīt iesim apskatīties, kā iet mūsu dalībniekiem un paprasīsim viņu viedokli par pašu konkursu. Šeit mūsu dalībnieki. Tā. Visi ļoti aizrāvušies. Pamēģināsim paprasīt kādam no viņiem viedokli par to, kā viņiem iet. Esam pienākuši pie mūsu konkursa dalībnieka Riharda. Sveiks, Rihard! Stāsti, no cik iet tu šeit sēdi? Es jau esmu pusdienas. Tas ir diezgan ilgi jau, un cik plāns ilgi sēdēt? Uz 8, līdz galam. Līdz galam. Labi. Kā šeit nonāci? Kāpēc piedalies? Es ieraugu reklāmu, šitas vismaz vaļīgi saistīs un nodarbojos ar mājās. Labi, jā, laikā. Un arī kaut ko jautāt. Skaidrs, tad pieredze tev ir, un tu zini, ko tu dari, un tas nav pirmo reizi. Jā, tā varbūt varētu. Ok, un kādi mērķi šodienai? Uzvarēt, un kā tev liekas, kas ir vajadzīgs, cik naudu vajadzētu dabūt demo kontā, lai uzvarētu? Tas ir labs jautājums, bet viņš pa maz. Nu, es tiešām nezinu. Es ceru, ka tik, cik man būs, tik arī vajadzēs. Kolēģi nedalās ar informāciju, cik viņi ir satirgojuši. Ja nav noslēpties, cik tad šobrīd ir noslēpums? Nu, šobrīd ir $200 vīrs, bet tagad beidzot sāks plānu kustību. Es saprotu, tuvojās +4. Jā, +4 Kanāda, solīt informēs, kā viņi darīs un nedarīs, un attiecīgi, kas tā arī cerams, ka darīs. Skaidrs, paldies tev liels, lai tev veicās, nekavēsim ilgāk. Gan vai tas ir Fibonacci, vai tā atbalsta vai pretestības līnija, vai atbalsta. Un, ja nav noslēpums, kā tev šobrīd ir? +400. Fantastiski, apsveicam, tad novēlam noturēt, pavērot un galu galā iegūt kaut no balvu. Vispār pirmo reizi esi pie konkursā un ar tirzniecību, bet ar tirzniecību esi pazīstams. Esmu pazīstams kādu laiciņu, jā. Fantastiski, paldies liels, netraucēsim ilgāk. Paldies. Ну, успехи пока наблюдаются, движение идет положительное, небольшое, но положительное. Сейчас ожидаем выхода определенных новостей, которые, возможно, помогут в дальнейшем чуть-чуть еще поднять ставку выше. Во сколько вы пришли? Мы пришли где-то минут 40 назад. Только что начали, да? И какие планы до конца? Просто хотел посмотреть. До победного. Первый раз, так скажем, участвуем в каком-то конкурсе. Вот, и хотелось бы, наверное, попробовать возможность, шансы, какие реальные у вас шансы на демо-счетах, чтобы открывать свои. А вообще опыт у вас в торговле есть, или вы первый раз вообще, как вы видели все эти Нет, мы начали заниматься когда с понедельника, и все. Да. Среды, да, начали. А как вы думаете, у вас есть шансы победить, или вы здесь просто как бы Ну, учитесь? победить, конечно, хотелось бы, но больше попробовать свои силы. А как вы думаете, какой будет объем конта победителя? Ну, было озвучено в районе $5000. Да, нет, победителя. Да, не выигрыша, но... Ну да, кто самый большой объем выигрыш. конта, да. Ну, сложно не знаю, судя по... сказать очень сложно. Если играть по стандартным валютам, не знаю, должен быть небольшой. А если нет, какие у вас успехи? Вы в плюсе или... В районе нуля. Плюс-минус секунду. Скажи спасибо вам, мальчики, удачи вам. Спасибо.